tā apziņa, ka kādreiz to darīju tieši šādi. Un es saprotu, ka tam ir dziļas saknes šai tehnikai. Un vēl man patīk to darīt tāpēc, ka es jūtu, kā darbojas mans ķermenis līdzi aužot. Pirmo reizi ar jostu aušanu es iepazinos jau skolā, un pēc tam man to ierādīja mana vecmāma, bet tas bija tāda bērnišķīga pamēģināšana, kā tas ir. Un tā nopietni jostas mācīties aust es gribēju pēc tam, kad mana pieredzējusī kolēģe Solveiga mani aizveda pie meistares uz Lielvārdi, un tad mēs sākām to darīt tā jau ar prātu, ar zināšanu. Es noaudusi vienu ziedaino jostu un šobrīd strādāju ar šo svītraino. Un es pati vēl ierādu citiem, kā to darīt un palīdzu. Un kopā ar savām rokdarbu naudēju kopas kolēģiem es esmu kādas 8 jostas jau uzvilkusi, palīdzējusi citiem aust, un brīžiem jau jūtos, ka tās ir bijušas tā kā manas, jo to principu ziedainām jostām es sapratu, un man patīk arī meklēt veidus, kā izstāstīt citiem, kā tas notiek, un tie veidi ir dažādi, kā katrs saprot, kā šī ziedainā josta veidojas, un es sapratu, ka es to varu. Un tad es redzu arī, ka tas cilvēks, kurš mācās, ka viņam izdodas un dažādi knifi, ko es pati protu, es tos mēģinu nodot arī citiem.